No zemākā posteņa tikt līdz galvenajam dizainerim Porsche, nevar tāpat vienu. Iespējams, ka tieši pateicoties lapiņu dizainam, Porsche pārdzīvoja varbūt tos grūtos laikus, ko piedzīvoja cita autoražotāji, visu degvielas krīzes, visu pārējo. Šajā laikā, kad tap lapiņu dizaina, Porsche pārdošanas apjomi vienkārši uzgriezās. Kā tas atspoguļojās uz visu pasauli, tas Porsche? Sajaukt to gadu automašīnas ar Porsche īsti nav iespējams. Nodibināja rūpnīcas vairogs, kas saņēma atļauju komplektēt Ford automobīļus Rīgā. Par šī uzņēmuma galveno inženieri tika pieņemts Pauls Barons, Krišjāna Barona mazdēls. Tā kā arī no rakstniecības līdz autobūvē nav tik liels solis. Mums ir ļoti labi speciālisti, ne tikai inženieri vai mehāniķi, bet arī restaurātori. Gunārs Dortāns. Jā, galvenais restaurātājs šeit. Mūsu maestro, jā. Arī bija atbraucis viens vācu autožurnālists 30 gadu laikā. Viņš ir bijis gandrīz visos pasaules automuzejos, bet tik daudz apmeklētāju kā Rīgas motoru muzejā viņš redzot pirmo reizi. Tev liekas, tev ir kaut kāda ietekme tajā, kā marketinga speciālistam? Man ir jābūt ietekmē uz to. Sveiki, Valt Ceplovičs. Sveiki. Tu esi marketinga speciālists Rīgas motoru muzejam. Jā, arī tas, jā. Tas ir superīgs darbs vispār. Visi cilvēki sanāk kopā, lai skatītos uz skaistām mašīnām. Tas ir kaut kāds brīnumu darbs. Tas ir vienkārši, kā tu par to vispār jūties? Tas ir tavs sapņu darbs? Jā, sajūtas, protams, ir ļoti patīkams. Un varbūt, ka vēl pirms dažiem gadiem tas nebija mans sapņu darbs, bet kopš es šeit strādāju, tad varētu teikt, ka tas jau ir kļuvis par manu sapņu darbu. Jo, ir, protams, interesanti, nav garlaicīgi nekad, ir daudz dažādi darba pienākumi, ar ko ir jānodarbojas, gan tās pašas izstādes, gan suvenīru dizaina, iepirkumi, sociāltīkla administrēšana, komunikācija mēdījiem, un tas ir tāds gan raips grafiks, kad viss jāsadara, tā kā... Jā. Bet tev ir pašam aizraušanās ar auto, vai ne? Tev ir visi ģimene aizrauta. Jā, saukt to pa bērnības traumi, jā. Traumi? Kāpēc traumi? Nē, smejoties, bet jā, mans tēvs jau bija arī pārāk daudz patīk, vai kas? Jā, mans tēvs bija no antīka automobīļu kluba gandrīz pašiem pirmsākumiem. Klubs bija dibināts 72. gadā. Wow. Viņš bija kluba dizaineris, mākslinieks, visi viņa plakāti bija uz visiem pasākumiem, bija viņa zīmētie atklātnīšu komplekti un arī muzeja atklāšanas plakāts 89. gadā pasākums, kad bija pa godu tas viss, un tas kaut kā ir pārmantojies gan interesi par automašīnām, gan par māksliniecisko noformējumu un arī par pašu muzeju. Wow. Un kādas tavam tēvam bija tās mašīnas? Tev bija pieeja visādām mašīnām garāžā vai kā tev? Tā kā es vēl pats piedzīmu jau tuvāk tam muzeja atvēršanai, nevis kluba dibināšanai, tad mans brālis atkal vairāk to bija piedzīvojis, bet padomu laikos bija neko šausmīgi, jo tu savā īpašumā nevarēji turēt nekādas smalkos automobīļus, bet bija viņa lietošanā pāris eksemplāri interesanti, ar kuriem viņš piedalījās pasākumos. Un jāsaka, ka vēl ar vienu jau, pensijas vecumā, bet interesi viņam par antīkiem automobīļiem nav zudusi. Vēl ar viens ir, ar ko braukt pasākumiem. Tā kā tas arī man tagad ir savas mašīnas, tā kā tradīcijas ir nodots un viss turpinās. Jā, tev ir pašam savas arī. Visu laiku bija viena, jau ir vairākas. Tā ir tāda slimība, kas tā kā izplešās. Jā. Traumas pārvēršās slimībā. Jā. Ka nevar apstāties ar tām mašīnām. Wow, tad tavs tēvs bija tas pirmsācējs vispār Rīgas motoru muzeja tapšanā. Arī viņš bija, blakus tam stāvēja, jo, sākotnēji tika dibināts klubs, kas bija Viktora Kulberga vadībā, bija entuziasta grupiņa. 72. gadā dibināja Latvijas antīka automobīļu klubu, un tieši tas bija pamats arī muzeja dibināšanai. Tieši pats Viktors Kulbergs arī to visu sakārtoja, izcīnīja, jo tas nebija viegli, jo padomu laikos pēc Maskavas olimpiskajām spēlēm naudas nebija vispār. Un dabūt kaut kādu finansējumu tādai lietai kā motoru muzeja būvniecība bija gandrīz diezgan neiespējama, bet viņam tas izdevās, un arī viss, kas saistās ar klubu, visu mašīnu vākšana, meklēšana, atrašana, restaurācija, tas viss bija,
šobrīd lasot tās visas atmiņas un klausoties to cilvēku stāstus, liekas neiespējami, bet toreiz tas viss bija iespējami. Kā rezultātā arī, principā, motoru muzeja sākotnējā kolekcija bija kluba biedru mašīnas. Un tad tas tālāk jau attīstījās, jau tālāk, un šobrīd, tātad muzejs ir 89. gadā atvērts, tad 2012. muzejs ir rekonstrukcija un atvērās 2016. gadā pēc rekonstrukcijas, ko jūs redzat šobrīd, kad viss jau ir skaists ar interaktīviem ekrāniem un gaismām un stāstiem, un tas jau ir tāds. Tas ir Baltijā vismodernākais un vislabākais, es esmu dzirdējusi. Es arī tā esmu dzirdējis, jā. Ne, atsauksmes tiešām ir labas. Man te arī bija atbraucis viens vācu autožurnālists, kas specializējās tieši raksta par klasiskiem automobīļiem. 30 gadu laikā viņš bijis gandrīz visos pasaules automuzejos, bet tik daudz apmeklētāju kā Rīgas motoru muzejā viņš redzot pirmo reizi. Un tas likās viņam ka cilvēks tiešām interesē šie senie spēkrati. Un arī mums bija pasaules apceļotāji no Jaunzēlandes, kas 2009. gadā sāka savu ceļojumu ar antīku Mercedes. Viņi beidzot bija pagājušajā gadā tikuši līdz Latvijai, bija apmeklējuši Rīgas motoru muzeju, arī teica, ka, principā, viņi bijuši ap 200 automuzejiem ceļojuma laikā, un teica, šis ir top 5. Tā kā, mēs tiešām lepojamies ar to, kas mums ir, un attiecīgi ir jāturpina strādāt pie tā, lai šis status tiks saglabāts, un kā reiz mums ir plāns. Tev ir liels pienākums. Jā, un tagad otrā stāvā mums būs ekspozīcijas atjaunājums, visu laiku ir jātur tas līmenis un jāstrādā pie tā, lai nezaudētu šo cilvēku interesi. Jā, cik reizes gadā jums ir jauna izstāde? Jo šis Porsche izstāde ir mēnesi. Jā. Cik vairāk būs? Mēs cenšamies kaut kādas 2 izstādes gadā, jo tomēr ir diezgan ilgs laiks sagatavošana, viss pārējais. Kā Ivars teica, 9 mēneši jāgatavojās vienus mēnešus. Jā, šajā gadījumā bija sarežģītāk, tur vienošanās ar Porsche ražotāju un Štutgārti un muzeju un visu atvešanu. Iepriekšējā izstāde mums bija vietējo restaurātoru darbi, kolekcionāri. Pirms tam mums bija Bertoni izstāde, kas arī bija ļoti interesanti, kas bija no sadarbībā Turīnas automuzeja. Mums bija tieši Bertona dizaina nama eksponāti, bija savais, kas arī bija ļoti, ļoti interesanti ar tādiem unikāliem materiāliem. Tā kā mēs cenšamies rādīt gan to, kas ir pie mums, gan atvest kaut ko neredzētu. Jā, ir ļoti liels fanu skaitlis, un tas ir kā viss tas sagāja kopā, un tāpēc mēs te esam, jo cilvēkiem ir tā interese, un tas viss nāk no tās dedzīguma sajūtas, ka vajag vairāk uzzināt par mašīnām, vajag zināt, kā viņi strādā un visās tās formas dizainu un tīpaši runājot par lapiņa dizainu. Tas ir gan kaut kas no citas planētas, es teiktu. Bet kā tev liekas, vai viņa iespējas dizainā, vai tas bija pēc kāda laika, kā citi autodizaineri varbūt nozaga to dizainas idejas? Kā tas atspoguļojās uz visu pasauli, tas Porsche, tas jaunais, tas skaistās pludlīnijas un tehniskie risinājumi? Es gribētu teikt, ka viņš tomēr šis lapiņu izstrādātais dizains ir diezgan unikāls un tā, ka kāds kaut ko būtu mēģinājis atdarināt. Neviens nespēs. Nav īsti, jā, jo tur sakrīt vairāk šie te aspekti, gan tas tehnoloģiskais risinājums Porscham tajā laikā, šie transaksla tehnoloģija, gan tas paša lapiņa, jā. Viņš varbūt paņēma kaut ko no sava iepriekšējā darba, kad viņš strādāja Opel dizaina studijā. Šis Opel GT pagriežamie lukturi, jā, līdzīga ideja arī Porsche 928, bet tas jau ir 10 gadus vēlāk. Bet viņš paņēma to līdzi, tā kā nevienu. Tā savā ziņā to var teikt, ka tā ir kaut kāda viņa ideja un tā ir savādākā izpildījumā, bet to viņš ievies arī Porsche. Jo sajaukt to gadu automašīnas kādas citas ar Porsche īsti nav iespējams. Viņiem ir savs tas dizains, un ar to arī viņi arī šobrīd ir kolekcionāri iecienīti un novērtēti.
Vai ir kaut kāds iespējas, kad viņš aizgāja prom no tās galvenās dizainera pozīcijas 89. gadā vai 88. 88. gadā, un tad viss viņiem vairs nav tas lapiņš, bet viņš iedeva to iespēju tajā kompānijai. Vai tas stils vēl top? Vai? Īsti vairs nē, jo vispār jau arī tāpat kā mode vai arhitektūra, viņi pakļaut kaut kādām laikmetam un mainījās laiks, tuvojās 2000. gads milēnijums un tās formas viss un dizaina tendences mainījās un savām laikām viņš bija supermoderns un interesants un principā arī šobrīd skatoties šiem autodizainiem, viņi vēl ar vienu viņš nenoveco kā daudz citi, bet lai teikt, ka tas kaut kādā veidā tiktu turpināts, ne arī Porsche pamainīja gan savu modeļu gammu un visu, jo īsti neviens no šiem te modeļiem tālāk vairs netika turpināts attīstīt, tik paudzes, cik viņiem bija, tik viņas bija. Un varbūt tas pat ir labi, jo ir saglabājies tas autentiskais lapiņu dizains, kas netiek kaut kādā veidā kultivēts 30 gadus vēlāk, kā citi autoražotāji, nezinu, tas pats Toyota Corolla, pasaulē saražotākais auto, ir palicis nosaukums, bet no tā dizaina vairs nav pilnīgi nekas. Jā. Tāpat arī šobrīd autoražotāji Ford Mustang Mach-E, kas ir elektroauto džips, ja salīdzina ordinālo Mustangu. Tu vari redzēt nianses, bet tas ir vairāk mārketings, lai kaut kādā veidā dzīvot uz veciem lauriem ar to savu leģendu kultu, kas tev ir bijis, bet tagad tu mēģini to pasniegt, tīri tikai izmantojot nosaukumu. Tā kā tādā ziņā ir labi, ka varbūt, ka Porsche to neturpināja, ka tas lapiņu dizains ir palicis neskarts, varētu teikt tā. Bet es esmu redzējusi atkārtojums rozā cūkai, ka tas oriģinālā mašīna ir ar to miesas griezumiem, cūkas miesas griezumiem. Un vēl viņi to pašu dizainu arī pārliek uz citām tām versijām. Tas ir cits stāsts, jo rozā cūgas gadījumā lapiņš bija tikai šite Anglijā saka livery, tieši tā dizaina, kas ir aplīmēšana, krāsa kombinācijas, tā autors. Pat virsbūve bija franču izstrādāt uzņēmums Sera, jo tas, ko piedāvāja Porsche vadībai, likās bišķīt pa traku, pārāk moderns, un tāpēc viņi izvēlējās to. Lapiņu nopelns šajā gadījumā bija tieši to, varētu teikt, ne līdz galam veiksmīgo virsbūves formu pārvērst vizuāli pievilcīgi, interesantu, un šis ir vēl ar vien tiek izmantot, šis miesnieka griezums, un gan uz jaunākiem modeļiem, gan suvenīros, viskaut kur. Bet tieši tas, kas attiecās uz pašu auto virsbūvu dizainu, kas tāpa lapiņa vadībā, tad varētu teikt, ka tas ir palicis neskarts. Jā, ir tagad 928. modelim ir tāda vēsturiski mēģināt uztaisīt modernā versija, bet tur tomēr ir paņēmis pa lielam ordinālais viņa dizains, bet ar mūsdienu tehnoloģijām. Jā, tas ir. Jā, tur ir vienai mašīnai, es nezinu, vai tas bija 928. Kas dabūja Eiropas gada auto balvu. Jā, tas ir vienīgais sporta auto, kurš ir saņēmis Eiropas gada auto titulu 77. gadā, un tas, ja salīdzina, kas ir bijis pirms tam un pēc tam, tad tas Porsche lec ārā visos aspektos. Jā, kā tu saki, nav bijis cits auto, kas ir dabūjis to titulu? Sporta auto. Sporta, tad ir citas kaut kādas mašīnas. Tur ģimenes hatchbacki, sedāni, pēc tam bija tur Mercedes, tur varbūt kaut kāda premium, bet tāda sporta auto, priekš Eiropas jau tā vērtēšana ir gana pragmatiska un tāda, varbūt nedaudz sausa, ka tur jābūt ekonomiskam un ērtam un tā, un pēkšņi ir 928. Porsche, kas no 77. gadā ir kaut kāds kosmosa zinātne. Tā kā arī tas ir ļoti... Kas bija tik speciāls tajai mašīnai tieši? Kāpēc viņa dabūja to balvu, tu zini? Tur ir vairāk aspekti. Tas, ka Gran Turismo virsbūve, kas ir jau priekš Porsche ir jaunums. Sākotnējā 4,5 litru V8 motori, milzīgs, jaudīgs motors un arī Porsche kvalitāte. Tas viss kaut kā sasumējās kopā. Tu zini, kurā gadā viņš uztaisīja to, kamēr viņš bija tas galvenais dizainers?
Jā, modeļa prezentācija bija 77. gadā. Okay. Nu, jā, tad 77. viņi arī kļuva par Eiropas gada auto. Wow. Tā kā tur ir nopelns arī lapiņam, jo vēl viena lieta, kas oficiāli tur nesaka, bet iespējams, ka tieši pateicoties lapiņu dizainam, Porsche pārdzīvoja varbūt tos grūtos laikus, ko piedzīvoja cita autoražotāji, visu degvielas krīzes, visu pārējo, jo šie lapiņu ērā radītie modeļi 24. 44. viņi bija krietni lētāki par ierasto Porsche 911. Un tieši šajā laikā, kad tapa lapiņu dizaina, Porsche pārdošanas apjomi vienkārši uzgriezās. Viņiem bija vairāk kā 50,000 auto pārdot gadā, un tas viņus īstenībā izglāba. Tur ir ļoti daudz aspektu, kā tas viss salikās, kāpēc tieši šis lapiņu periods ir bijis tik veiksmīgs Porschem. Jo tāpēc arī 924. Tā kā viņš sākotnēji tika izstrādāts. Long story short, latviski sakot, 924. Porsche radās, jo Volkswagen pasūtīja Porschem kā inženieru birojam izstrādāt Volkswagen Scirocco sporta auto priekš Volkswagen. Porsche izstrādāja šo te, pēc viņa kodu 924. piedāvāja Volkswagenam. Volkswagens pateica, ka īsti nē. Porsche viņu atpirka atpakaļ. Un sāka ražot kā savu modeli. Viņam vēl bija Audi motors, tur vairāk elementi no Audi Volkswagen, tad attiecīgi viņš bija lētāks. Un tieši ar to savu lētumu pieejamību viņš tika iesaukts arī par studentu Porsche, un tā tirdzniecība aizgāja. Un pēc tam jau nākošais 944. Tas jau bija tāda smalkāka versija, Porsche dzinēja, bet tomēr arī vēl ar vien lētāks par 911. Un tieši ar šiem modeļiem viņi savus ražošanas apjomus pacēla. Tad varbūt viņiem arī, es ļoti vēlētos, ka Porsche uztais arī vēl vienu studentu auto, kas būtu mazliet demokrātiskākas cenas, kā es esmu iemācījusies. To droši vien daudz gribētu, jā. Jā, lūdzu. Varbūt jāparunājas ar Ivaru Norvēlu, varbūt viņš var kaut ko parunāties ar viņiem. Izsakot kosmosā, varbūt kāds sadzirdēs. Jā, mēs varētu vairāk parunāt par viņa dzīvi, lapiņa dzīvi, jo viņš dzimis Rīgā, tad viņš aizbrauca uz Poznaņu, Polijā, tad pēc tam viņš bija Vācijā, pēc tam no Poznaņas viņa pārcēlās ar ģimeni uz Hamburgu. Hamburgā viņš pabeidza Tehnisko universitāti kā autoinženieris. Un pa vidām tur vēl ir stāsti, kur viņš bija strādājis gan Vācijā, tur dzelzceļa fabrikā un Hitlera jaunatnes partijā bija iestājies. Un tur ir teiks un leģendas ir daudz un dikti, bet 51. gadā... Viņam vajadzēja iestāties kaut ko, kā viņam tikt, un 51. gadā viņš saņēma atļauju izceļošanai uz ASV. Nonāca ASV, kur viņš jau diezgan mērķtiecīgi vēlējās strādāt General Motors. General Motors, ejot uz darba, ejot uz darba pārunām, liftā viņš satika General Motors vadītāju pavisam nejauši. Un, kā rezultātā īsās lifta sarunas laikā viņš tika pieņemts dizaina nodaļā par junior detaileri, kas ir zemākais amats dizaina nodaļā, bet viņš tika darbā. Un strādājot kopā, tā brīža viņa priekšnieks bija Lerijs Šinoda, arī leģendārs autodizainers, kurš izstrādāja gan Corvette, gan Mustangu. Viņš strādāja pie mazākām detaļām, tur salona elementiem, bet laika gaitā sev pierādot. General Motors viņu pārcēla uz Vāciju. Tikko dibināto Opel dizaina centru Studio X. Un tur viņš kļuva par nodaļas arī galveno dizaineru, un viņa vadībā tika izstrādāti principā pirmie sporta Opel automobīļi, gan Rallija Kadets, Ascona, arī Opel Rekord kupei. Tur atkal ir cits interesants stāsts par šo sporta auto. Teorijā vizuāli pat tāds diezgan standarta modelis, bet arī ar lapiņu inženieru zināšanām viņš tika ļoti uzlabots. Arī dzinēja jauda bija 2 reizes lielāka oriģinālam. Tas ir par to melno atraitni. Melnā atraitne, švarca vitve. Kāpēc
viņš ir kaut kāds noslēpumains projekts. Kāpēc viņš bija noslēpumains? Tas pats studijas nosaukums, Studio X, tas jau ir tāds. Jā, principā tas Opel slepenais sporta departaments, kur tiek izstrādāts sporta auto, tas vēl ar vienu ir aktuāli, ka tu negribi, lai citi zina par taviem sasniegumiem un tehnoloģijām. Konfidenciāli. Jā, un šis Opel rekorda pirmais, kas viņu brauc, bija Eriks Biters, arī vēlāk zināms ekskluzīva auto ražotājs, toreiz arī sacīkšu braucējs. Viņš uzrādīja labāko API laiku un likās, ka super auto. Jā. Tajās sacensībās viņš sagriezās, zaudēja visas savas labās pozīcijas, tad automašīnu atkal pārpirka cits privātais uzņēmējs. Sadauzīja viņu. Nesadauzīja, bet viņš nefinišēja vairs kā pirmais. Un tad automašīnu nopirkās privātais kolekcionārs, kurš nākošajām sacensībām pieteica toreiz vēl nevienam nezināmo Nikiju Laudu, pasaules slaveno F1 pilotu, kas jau bija pēc tam, kurš jau ar šo mašīnu piedalījās. Un pēc tam jau Lapiņš izstrādāja šo Opel GT, kas bija viņa arī viens no slavenākajiem darbiem, iedvesmojoties gan no iepriekš, kur viņš bija strādājis pie Corvettes dizaina, tā bija tāda baby Corvette, arī ļoti garu purngalīs aizmuguru sportisks ar atveramajām lukturiem, tiešām, un tieši pateicoties šim auto, viņi uzrunāja Ferijas Porsche auto izstādē un piedāvāja kļūt par Porsche galveno dizaineru. Jā, viņš aizveda to mašīnu uz vienu izstādi. Jā, un tur uzrunāja. Porsche nāk un grib runāties ar šo. Un kas vēl interesanti, pat laikā, kad viņš strādāja Opel dizaina centrā, viņš brauca 358 Porsche. Tā kā tas kaut kur jau bija zvaigznēs ierakstīts, ka kaut kas viņam ar Porsche būs. Viņš strādāja Opelī, bet ikdienā brauca Porsche. Jā. Viņš jau visu mūžu, arī kad viņš aizgāja prom no tās galvenā dizainera lomas, arī kad viņš mācīja Vīnes universitātē kā dizainers, skolotājs, viņš jau arī tur braukā ar visām tām Porsche mašīnām. Tā kā viņš iemūžināja uz visu mūžu. Jo tik ilgi būt Porsche dizaineriem, ņemot vērā, ka bijuši vispār 5 dizaineri Porschām, laika periodā, un viņš ir viens no slavenākajiem, un gandrīz 20 gadus. Tas ir ļoti būtisks nospiedums autobūsu vēsturē, un to izmainīt nevar. Un Lapiņš tad 88. gadā aizgāja pensijā, tad viņš kaut kur pasniedz lekcijas, uz Latviju nekad neatgriezās. Jā, viņš gribēja taupīt to bērnības atmiņu par sapņaino Latviju. Tā viņš saka, to mēs nezinām, kā bija patiesībā, un nomira viņš 2012. gadā, nepilnu mēnesi pēc Ferija Porsche. Jā, tur, fakti. Viss ir saistīts. Jā. Cilvēki ar latviešu izcelsmi ir ļoti iespaidojuši autobūvs, tā kā Krastīņš uzbūvēja vienu no pirmiem spēkratiem, kā arī Lapiņš, un tagad arī vēl joprojām būvē latviešu auto. Andris Dambis, viņš arī mūsu gaišais prāts inženieris, gan sporta auto būvējs, slavenai Parīzes Dakāras rallija reidām, muzeja 2. stāva ekspozīcijās varat redzēt vienu no eksemplāriem, gan Paikspīkas kalnā braukšanas sacensībām. Šobrīd pievērsies vairāk elektroauto būvēšanai, tieši modificēšanai, gan sportam, gan arī publiskajam transportam, mikroautobusi. Visādi viņš kopā ar dēlu, tas viss notiek. Un, tehnoloģiju ziņā viņi ir arī viena no tops, pat teikt, pasaulē. Jo tas pats arī Fords pie viņiem vērsās pirms gadiem, kad izstrādāja jauno šo Mustang Mach-E, ko viņiem vajadzēja priekš reklāmas ar super jaudu. Tad tieši Dams bija tas, kurš strādāja pie šī tehnoloģiskiem risinājumiem, lai to visu padarītu reālu. Un, tas ir ļoti būtisks arī. Kāpēc tieši Fords aizgāja pie Dambja? Kāpēc ne uz kādu citu? Viņš sev bija pierādījis jau tieši gan Parīzes Dakāras, saviem pirmajiem elektroģipiem, gan Paikspīkas kalnā braukšanā, kad uzstādīja rekordu laiku. Viņš ir šajās aprindās ļoti labi zināms, un cilvēki saprot, ko viņš ir spējīgs. Un šis noteikti ir viens no iemesliem. Jā, vispār jau autobūve Latvijā jau ir sākusies kā tāda sen. Jau
cariskās Krievijas laikā šie rusabalta automobīļi, kāds te ugunsdzēsēja auto arī stāv. Pēc tam arī velosipēdu ražošana, Leutners un Latvello un Ehrenpreis. Kaut varbūt ne ļoti lielos apjomos, bet kaut kādā veidā tas turpinās vēl joprojām. Mums ir gan mehāniķi, gan inženieri pasaules komandās, rallija krosā un formulā. No tāda vēsturiskā arī interesanti vēl par šo te Forda vairoks, kas no 37. līdz 40. gadam Rīgā ražot Forda automobīļi ar licenzi. Bija rūpnīca Fēniks, kas bankrotēja, valsts pārpirka, nodibināja rūpnīca Vairoks, kas saņēma atļauju komplektēt pēc licences Forda automobīļus Rīgā. Gan kravas automobīļus, gan vieglos automobīļus. Un par šī uzņēmuma galveno inženieri tika pieņemts Pauls Barons, Krišjāna Barona mazdēls. Tā kā arī no rakstniecības un viss tāda, līdz autobūvē nav tik liels solis. Kā to vispār no dzējas līdz mašīnai? Kas tur savieno? Nomainās intereses un kas tur savieno? Tā kā šie automobīļi ir Paula Barona vadībā. Šie te rusi uztaisīti. Viņa Rīgā, viņi ir idejas tādi paši kā Ford, tehnoloģiski arī kā Ford Amerikas modeļi. Šis gan VV8, gan Lux, bet pēc licences ražot Latvijā, Rīgā. Tā kā pēc tam... Fords ir austrālietis, ne? Viņi ir no Austrālijas. Tur Haldens, viņi visu kaut kur ir. Brita Fords, amerikāņu Fords, Eiropas Fords, austrāļu Fords, viņi ir visi. Un arī tas pats Ehrenpreis, kā padomu laikos kļuva par ražotni sarkanā zvaigzni, kas ražoja mopēdus, un tad padomu laikos tika dibināta RAF Rīgas automobīļu fabrika, kas mikroautobusus būvēja. Tā kā kaut kādā veidā tā autobūve ir Latvijā gājusi jau vairāk kā 100 gadus, un varbūt ir mainījusies kaut kāda nedaudz specifika mūsdienās, ka ir tieši kaut kādās šaurākās nišās, jo automobīļi kā tāda ražošana mums nav. Tagad beidzot ir militārais džips Fox, ko jau var uzskatīt par kaut kādiem pirmsākumiem, bet tāda lielapjoma ražošana nav. Bet mums ir ļoti labi speciālisti, ne tikai inženieri vai mehāniķi vai kas, bet arī restaurātori, kas šīs te vecās automašīnas spēja atjaunot. Tā kā es saku, ir jālepojas ar to, kas ir. Jā, Gunārs Dortāns. Jā, galvenais restaurātājs šeit. Mūsu maestro, jā. Jā, tu teici, ka ir ļoti daudz fani šīm te motoru muzejam. Ir ciparos, cik daudzi cilvēki bija vai šitas te izstādes atklāšanā un vispār, kad pēc remonta atklāja atkal to muzeju. Kādi ir vispār cipari? Cik daudz cilvēku? Cipari lieli. Protams, uzreiz pēc atklāšanas pirmais gads bija, ja nemaldos, 120,000 cilvēku gadā. Jā. Wow. Šobrīd ir tā, ka kamēr notiek šī lapiņa izstāde, tad darba dienās ir līdz 1000, dienā, brīvdienās, sestdienā, svētdienā kopā jau sasniedz gandrīz 4000. Tā kā apmeklējums ir ļoti labs, un par to mēs šobrīd nevaram sūdzēties tīpaši, kad tagad Covid jau kādu brītiņu pārgājis, tie 2 gadi ir jāaizmirst, un pie šī brīža visiem rādītājiem, mēs esam viens no apmeklētākajiem muzejiem Rīgā. Tev liekas, tev ir kaut kāda ietekme tajā kā marketinga speciālistam? Man ir jābūt ietekmē uz to. Jo tieši viss, gan muzeja popularizēšana, sociālā tīkli, kaut vai tiem pašiem suvenīriem, mēs dažādām metodēm pasākums mēs rīkojam, tad mēs mēģinām tos cilvēkus šeit dabūt. Tas ir viens no galvenajiem pienākumiem, lai mums būtu tāds apmeklētājs skaits, kāds viņš ir šobrīd. Jo vasaras sezonā mēs arī mums ir vairāk pasākumu, ko mēs šeit pie Rīgas motoru muzeja rīkojam, klasisko spēkrads salidojumi. Es paralēli arī darbam motoru muzejā Latvijas Antīku automobiļu kluba prezidents. Tu esi prezidents? Jā. Kas notika ar tavu tēvu? Nē, viņš nekad nebija bijis prezidents. Viņš bija tur blakus stāvēja, bet tas vēl ir papildus pienākumi un visi lielie klasiskā auto pasākumi. Vai tas ir pie muzeja vai jebkur citur Latvijā, tas arī ir lielā mērā uz mani. Tu teici, ka šis te pāris gadus atpakaļ nebija tavs sapņu darbs. Kas bija tavs sapņu darbs pirms tam?
Grūti pateikt, jo es lielāko daļu sauksim to pa karjeru. Esmu strādājis pats pie sevis, pats sev priekšnieks, dizaineris, mākslinieks, pasākumu rīkotājs. Pasākumu sev es arī rīkoju 15 gadus gandrīz. Un, es biju jau principā jau kopš gandrīz muzeja atvēršanas 89. gadā, kad es biju gadu vecs. Tad es gan bērnību šeit pavadīju, gan arī pēc muzeja rekonstrukcijas es daudz piedalījos izstāžu iekārtošanā. Šeit visu laiku es te apkārt biju steigāju, darbojos, un tad pienāca tas brīdis, ka es nolēmu nobāzēties un darīt visu uz maksimumu. Jā, tev bija pienākumi atnākuši. Dzimtie pienākumi. Mēs te parunājāmies pirms tam, un kāds vecītis atnāca pie tevis un skatījās bildēs, lapiņa bildēs, un skatījās uz tevi apmūs. Jūs izskatāties ļoti līdzīgi. Tad tas ir, pat aizmugurē, es nezinu, vai var redzēt, bet tur, šis te profils ir ļoti, ļoti līdzīgs. Tā kā tev arī tā saka, jā, es to teiktu. Es kā DNA testēs uztaisījis lapiņas, tur neieraudzīju, bet tur jo apzināti, tā kā mēs neesam radinieki, mentāli varbūt nedaudz, bet zinām, radniecība nav, Labi, skaidrs. Lapiņam bija arī grūti pastrādāt. Vienreiz mūžā, ka viņš sniegu tīrīja. Tā kā viņam bija tas sapnis, ka viņš gribēja uz to Nebraska, Detroit braukt. Kur Detroit? Opel bija Detroitā? Jā, General Motors Detroitā. Detroitā, jā, ka viņš pirms tam tā kā baigi gribēja, Viņš sākotnēji jau pārvācās ne uz Detroit, bet uz Lincoln, Michigan kaut kur. Kaut kur ziemeļos, kuriem bija. Bet tur viņš bija ļoti īsu laiku. Jā, bet viņš tur sniegu tīrīja. Viņam vajadzēja sapelnīties, lai aizbrauktu uz savu sapņu darbu uz GM Motors. Tā kā, viņam bija jāpieliek tā roka, viņam bija tas sapnis, bet viņš bija, viņam bija ok, ka viņš pastrādā kaut kādus nieku darbus. Man liekas, tas ir ļoti populāri, tā kā arī māksliniekiem, mūziķiem, ka viņiem ir tas blakus darbiņš, kas dod tos ienākumus, un lai viņi var, iet uz priekšu savā mīļākajā nozarē. Tieši tā, nevienmēr viss nokrīt no zila gaisa, ir pie tā jāstrādā, un tie metodas, kā to sasniegt, var būt dažādas. Ja tev ir pamatkapitāls vajadzīgs, tas skaidrs, tad tev ir kaut kas jādara, Latvijas sakot, jebkas, lai tiktu pie šī pamatkapitāla un varētu tālāk strādāt pie savas idejas. Protams, ir veiksmes stāsts, kaut kāds pats kā Lapiņš tikas darbā General Motors, protams, tur ir liela loma veiksmei. Bet skaidrs, ka viņš jebkurā gadījumā ir bijis ļoti talantīgs. Viņš ar savu darbu spēju pierādīt. Jo no zemākā posteņa General Motors tikt līdz galvenajam dizainerim Porsche nevar tāpat vien. Viņš viena gada laikā dabūja 2 augstus paaugstinājumus. Mēs visi tā gribētu, vai ne? Jā! Wow, viņš krietni strādāja. Strādājot kā mārketinga speciālists Rīgas motormuzejā, kas ir tavs sapnis, ko tu gribētu piepildīt šajā te motormuzejā? Kas ir tas, kas tevi dzen uz priekšu? Kāda izstāde vai dabūt kaut kādu speciālu mašīnu, kas tevi ļoti ir iekārojusi? Jā, tur ar mašīnas, kuras gribētu redzēt muzejā, droši vien tas saraksts būtu uz daudz lapām, un tur varbūt labāk nesākt. Bet, ja izstādes, tad tas, kas man varbūt viens no tādiem sapņiem, ko gribētos, ka Rīgā būtu apskatām vai B grupas rallija mašīnas vai grupa 5 šosejas mašīnas, tāda skaista kolekcija, un tie ir spēkrati, kas Latvijā īsti nekad nav bijuši, un tie tomēr ir viena no, ja ne paši leģendārākie sporta auto pasaules vēsturē, tad dabūt ko tādu. Rīgā tas būtu, tad es varētu uzsist uz pleca un teikt, ka labs darbiņš. Tā kā, ja mūs skatās kāds, kura kolekcijā ir šādi automobīļi, mēs ar prieku viņus eksponēsim. Lūdzu! Kas ir tik speciāls šiem te auto, vai kurā gadā viņi bija uzbūvēti? Tas ir 70. gadu vidus beigas, 80. gadu sākums, jo tā ir ēra, kad autosportā
principā nebija nekāda ierobežojuma. Bija vaiprātīgas jaudas, fantastiski dizaini. Tas viss, protams, tika dēļ traģiskām katastrofām. Tas viss tika apturēts, jo nebija šie nekādi īsti jaudas ierobežojumi, nekas. Bet tieši tas viss šīs automašīnas padarījis tik unikāls un iekārojams. Es vairāk tāds rallija fans, tad šīs B grupas mašīnas, tas ir kaut kas. Pats esmu redzējis, jau nosīt mūsdienu versijā pirms dažiem gadiem Vācijā, kur tāds speciāls šovs ir šiem vēsturiskajiem rallija auto. Tas ir tā vērts to redzēt. Kaut vai viņi stāvoši šeit muzejā, kur vēl braucoši, bet tas būtu viens no tādiem punktiņiem, ko gribētos šeit sasniegt. Es turu īkšķus. Viss 4. Es arī, viss 4. Paldies tev liels par tavu laiku. Lai tev viss veicās, lai turpina cilvēki nākt uz šo te superīgo izstādi. Mums jau tikai ir kādas pāris dienas palikušas uz to Porsche. Un visu cauru gadu es ceru, ka vēl tūkstošiem cilvēku vēl atnāk. Paldies tev. Bērni jau skrien, tā kā viss notiek. Ir cerība par jaunatni. Interesē visiem. Cerība par jauniem latviešu autodizaineriem. Jā, tas būtu skaisti, ka būtu atkal kaut kas. Jā, vai ne? Lapiņu vietā varētu ienākt. Paldies! Paldies!